pirmām kārtām šķiet, ka visi, teiksim, jebkurš veloceliņš, nu, es runāšu tagad kaut par Rīgu, ja? Jebkurš veloceliņš, jebkurš labiekārtots parks, ja? Jebkura rampa vai kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Tas lielā mērā ir pašvaldību kompetencē, protams. Bet ir arī valstī veidi, kā to, protams, atbalstīt un stimulēt. Ja es tagad skatos, teiksim, Valmierā, nu pat bija maratons, jā, viņš bija ļoti labi apmeklēts. Pēdējā laikā vispār skriešana dažādas velotūras, ja, tas ļoti populāri. Tas nav pilnībā bez valsts atbalsta. Numur viens, par ko bija tagad runa vispār pēdējos gados, bija par nevalstisko organizāciju iespējām saņemt šo sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Tur bija, nu, es neminēšu, kur partija tieši ārkārtīgi iestājās pret, te kādam gadreiz iespējams saņemt šo te sabiedriskā labuma organizācijas status, ja? Bet, es biju par cik pašam ar NVO diezgan daudz sakarbījis, ir. Tas ir veids, kā, teiksim, šīs sabiedriskās organizācijas kaut vai var vienu kārtīgu skrējienu uzrīkot, ja? un pievilkt kaut kādas finansītas ar savu darbu, bez dāvanas, pievilkt šīs finansītas no uzņēmējiem, ja? Kur paši varbūt to atbalsta. Ja nebūs šāda iespēja, teiksim, ar nodokļu sistēmu šādā veidā stimulēt tieši tos, kas strādā, jo tas ir baigs darbs. Pierunāt, teiksim, tu uzņēmēji kaut kādu daļu no peļņas novirzīt šādām aktivitātēm, tad nekas vispār nebūs. Es nerunāju te tikai par profesionālo sportu, tur tik saskatīts tā, ka visur rēgojās Dinamo Rīga, vai ne, un tas bija kā galvenais motīvs, vai ne, kad ārprāts, tad, kad ziedot Dinamo Rīga, saņem atlaides, ja. Bet ziedoja arī maziem. Neviens šis te masu, teiksim, sporta pasākumiņš, nu, ne sporta, izkultūras pasākumiņš, ja. Viņš nevar notikt bez sponsora atbalsta. Viņi ir pilnīgi noteikti nodokļu sistēmu jāatbalsta, un tad jau paši uzņēmēji patiesībā izvēlēsies, kur ir sēnelis un kur ir grauds.